Sveiki, draugi! Nu šodien 1. maijs, visus apsveicu ar līdaku sezonas sākumu, bet man tomēr viņš būs nedaudz savādāks. Nodomāju, ka labi, lai šodien cilvēks skrien, lai smeļ, būs pilnas upes spiningotājiem, man kaut kā negribās tur tanī barā līst, konkurēt. Es tāpēc izdomāju atbraukšu, redzu uz manu mīļo upi, Sapalos. Šogad pirmo reistā speciāli uz Sapaliem. Un šodien ķersim ar pludiņu, pludināsim uz maizi, jo kokiem vēl lapas īsti nav, vismaz ozoliem, un maivaboles līdz ar to arī nav. Ka būs vaboles, noteikti atnāksim ar uz vabolēm, bet pagaidām uz pludiņu. Mēģināšu jums pastāstīt, ko un kā darīt, jo es uzskatu, ka sapals ir viena no tām zivīm, ko ir ļoti viegli noķert. Ja es iesācējs aprīko makšķeri, atrod upīti, kur ir sapali, pludini, un viņš ar to savu agresivitāti noteikti paņems. It īpaši šobrīd pavasarī, kad viņiem nārs tuvojas. Kātu šodien esmu izvēlējies Salmo Blaster, 4 metri. Sapalos ar viņu iešu pirmo reizi. Pagājušajā gadā izmantoju līņos. Ļoti labs budžeta variants, jo maksāja kaut kur ap 20–25 eiro, ja nemaldos. Tāpat arī spoli paņēmu lēto Blaster Feeder 2. Kaut kādi 11 eiro, komplekts 35 eiro. Nu, lai cik es daudz makšķerētu, cik profesionāli to mēģinātu darīt, ir lietas, kur nevajag dārgus kātus, dārgas lietas. Nu, šis tāds ideāls komplekts kopā iznāk 35 eiro aptuveni. Aprīkojis esmu ar pludiņu, ar diezgan tumšu pludiņu, bet spilgtu pašu spici, lai es viņu varu redzēt pa tālumu, kad sākšu pludināt. Tāpat arī no pamatauklas iziet pavadiņa. Man pavadiņu uzsēju 0,23 fluorkarbonu un galā āķis diezgan paliels. Pārbaudīju, vai pludiņš normāli stāv. Un tas, ko Sapalos pludinot nevajag, ka tikai pludiņām paša spicīte spīd ārā. Kā mēs to darām, piemēram, līņos vai ne, kad ejam. Pludiņam taisam tā, lai maksimāli jūtīgs, tikai spicīte ārā. Bet Sapalam es atstāju ārā diezgan lielu daļu, jo tomēr ir straume, un tikko viņš ieies kaut kādā spēcīgākā straumē, kur to pludiņu sāks mētāt, vieglāku pludiņu momentā parauj zem ūdens un nevar redzēt. Un ķersim uz kefīra maizi. Latvijas maiznieks nav sponsorēts. 22% kefīra. Pagājušajā gadā sapratu to, ka šī ir tā maize, kurai ļoti laba garoziņa, kas ļoti labi turās uz āķiem un ļoti iepatikās. Agrāk izmantoju topa maizi, bet pēdējos gados viņa sāka kaut kā sevi slikti parādīt. Ļoti slikta garoza bija, tāda čaugana, teiksim, cieta vienvārds sakot, šī tāda forša mīksta. Jo galvenais mums ir kas noplēst gabaliņu, pārlocīt uz pusē un smuki uzspraust uz āķa, lai nekas nesaplīst. Un redz, ko šādu mēs arī pasniegsim Sapaliem. Tā, aiziet. Labāk šeit būtu no tā krasta iet, bet būs labi. Ko es vēl neizdarīju? Pareizi. Galīgi piemirsu vienu lietu. Virs maizes vajag uzlikt mūsu svina skrotiņu, lai viņa forši nogrimst. Sadāk šobrīd iznāk tā, ka viņu straume rauj ārā. Virs maizes kaut kādi 5 cm, citreiz tuvāk, slieku vēl svina skrotiņu, lai maizi papildus gremdē. Reku šādas visparastākās skrotiņas, kaut kādu pusgramu aptuveni. Paņemu un šeit apakšā 5 cm kaut kādu nepilnu no āķa piespiežu klāt.
Nu re, un tagad maizi mūsu forši gremdēs. Ir pirmais sapaliņš. Nav liels ļoti, bet pirmais ir. Nu re, pludināšanas sezona atklāta. Jāatgūst acu mērs, cik apmēram viņi mums te ir. Šis tieši 30. Jā, bet tas jau pat mēra sapals gandrīz. Tāds mazulis. Šādus es bez variantiem parasti laižu vaļā. Tagad bez zivīm kaut kādu stundu aizvadīju, līdz paņēma. Jānolaiž viens pa otru krastu pludinājums. Šādi es pamainu. Nolaižu pa vidu, nolaižu pa vienu krastu, otru krastu. Un, ja runājam pa sapalu izmēriem, tad mums ir atļauts paturēt 5 sapalus, ne mazākus kā 30 centimetri. Tas iepriekšējais tur tās 29,5. Principā, no viņa tur nav nekas ko ēst. Normāls sapals, es teiktu, no kaut kādi 700 grami uz augšu, ko var jau mājās nošmorēt. Tas ir centimetros, 35, kaut kas tāds. Redzēs, noķersim, nomērīsim arī lielākus, kādu gan jau šodien. Ļoti ātri straumi upē. Ūdens līmenis laika bija augšā. Pat bija kaut kāds metrs vairāk kā šobrīd. Augstākajā punktā pirms nedēļām 2. Tagad strauji kritis. Tāpēc upē ir arī duļķis neliels. Ir atgūts. Pludiņš ir atgūts. Ļoti labi. Varam iet pārsieties. Pusstunda kopš zivs aizvadīta. Un neviens kontakts. Un neredzēju arī, ka kaut kur izceltos kāda zivs sapals, kas viņiem ļoti ierasts. Tā sapinos. Ļoti ierasts, ka viņi taisa kaut kādas iznācienas virs ūdens vai mazās vismaz dzenā. Ir otrais. Un labāks nedaudz. Jā. O, ka forši pretojas.
nav jau arī baigi liels. Laikam jau tāds pats vien būs. Straumi viņam palīdzēja. 32. Nekas dišs. Oi, ku forši. Es jau, principā, kaut kādu kilometru pa upi nogāju. Tagad atnācu atpakaļ uz vietu, kur sāku. Un te viņš pieteicās. Švakar šodien. Ūdens vēl baigi augsts. Augsts līmenis un tā krāsa ūdenim arī. Nav nekas labs. Kā jau redziet, pēc apģērba pienākusi cita diena. Tajā dienā vairs neko nenoķēru. Patiesībā man arī laiks bija ļoti limitēts. Un, nebija. Bija tomēr diezgan liels arī presings uz līdekām. Vairāk cilvēki staigāja ar spinningiem, kas iespējams to sapalu izbiedēja. Bet tagad pagājušas kods 2-3 dienas esmu atgriezies pie upītes un mēģināsim šoreiz kaut ko labāku dabūt. Ārā gan lietus tāds līst, nepatīkams, bet tas mums mazākais traucēklis būs. Galvenais, lai zivtiņi būtu. Ziniet, šis lietus sapalam pat nav sliktākais variants. Ja upē nesaduļķo baigi ūdeni, un mēs paspējam forši pa to lietutiņu izrauties uz copi, tad bieži vien man bijuši tie vieni no rezultīvākajiem braucieniem. Jo visticamāk, rītdien viss būs slikti. Mūsu upē atkal atvērs vaļā slūžas, ja pa nakti kaut kur spēcīgi nolīs. Un tad atkal ūdenis saduļķos, līmenis būs augšā, tad gan būs slikti. Bet pagaidām, kamēr ūdens vēl nav sācis celties, tikmēr viss ok. Kopš pagājušās reizes ir starp citu ūdens līmenis bišķi nokrities, pat teiktu diezgan daudz, un arī palicis čuķ dzidrāks, bet ļoti minimāli dzidrāks. Aiziet. Sākam. Šodien veikalā neatradu kefīra maizi, to, ko lietoju pagājušo reizi. Tad, paņēmu brokastu, bet, nav tik laba. Es jau uzreiz tagad paskatoties pēc garoziņas, var secināt, ka tā garoziņa tāda drupenāka krietni, kas man galīgi nepatīk. Pirmā zivtiņa. Caur zariem kaut kur iesprūda. Tā, jāpabrien pretī. Redz, ilgi nebija jāgaida. Mazais sapaliņš. Šoreiz pavisam mazais. Nepilni 30 centimetri pat. Tāds mazulīts. Bet patīkami. Diena iesākta. Es šodien uzreiz krietni labāk. Forši, sapaliņš. Ir. Viss notiek. Jāgaida tikai kāds lielais, ka iznāks. Šie mazie jau ļoti patīkami. Sapals ir spēcīgas zivs, viņu ļoti labi pretojas arī. Bāc, šitas galiņš vispār nekam neder maizes. Tā viss drūp. Šausmas. Brokastu maizi pludināšanai nepērciet.
Paskatīšos, kas tur ar šķēlītēm. Vai tām tikpat traki vai labāk? Arī tas pats. Garoziņa. Tāda drupena. Kas ir ļoti liels mīnus pludinot lietus laikā. Kaukla līpa klāt gan pie riņķiem, gan pie makšķeres. Un tādā veidā iznāk biežāk palīdzēt auklei tikt ārā no riņķiem šādi. Un tas attiecīgi rausta otrā galā tur maizi. Ka tā maize ir pārāk samitrinājusies jau peldot. Tad viņu vienkārši mēs nosistam no āķa nost. Ar to sitienu. Es jau tā mēģinu viņus taisīt tādus lēzenus, bet nevienmēr sanāk. Nu. Ai. Kaut kas paņēma maizi, bet ne līdz galam. Pieies bišķi tuvāk un būs labi. Kas tur tā ņem? O, ir. Ai! Nu dabūja pa zobiem bišķi tagad. Baigi interesanti kaut kas ņem. Pirms tam pludiņu norāvu. Pareizāk sakot, noplīsa pludiņam augša. Uzliku citu. Un mazāku āķi arī, diemžēl. Jo lielais nebija. Neesmu somā ielicis, esmu kaut kur izņēmis vai pazaudējis. Nezinu, likās, ka ir līdz, bet izrādās, ka nav. Gadās visādi. Tas nekas. Jo mazāks āķis, jo retāk izdodas realizēt copis. Vismaz uz sapala. Man tā ir gadījies nevienreiz vien. Ir vēl viens. O, beidzot kaut kas smukāks. Vai ar tā tik izlikās? Šajā vietā arī pludināja. 2 reizes tagad līdz paņēma. Tā, nu. Tagad tikai viena problēma maza. Jāceļ augšā. Opiņā. Tāpat tās redzku mazulis. No joprojām nav tas izmērs īstais, ko gribētu. Pieris arī vēl nav grubuļains, nozīmē nārstam vēl negatavojas. Tāds, aptuveni tā kā iepriekšējais. Sākumā viņš to pirmo skrējienu uztaisa tādu varenu foršu. Un tad jau mierīgi. Peldi, sapalpuika. Pasauc mammu, taču beidzot. Redzku, šī tā maize, kas neturās uz āķiem. Hanzas maiznīcas brokastu maize. Es nesaku, ka viņa ir ikdienā negaršīga, ja tā nav antireklāma, bet ja pludina uz sapaliem, tad galīgi garām. Te laikam vairs neņems. Arī smukā tādā klasiskā vietā paņēma. Kaut gan ar spinningu man ir bijis tā, ka es no vienas vietas izvalku vairākus. Vienreiz, ja nemaldos, pat bija tā, ka 4 sapalus blakus vienu otram.
makšķere jau salikta. Šodien ar to arī beigsim. Cerams, ka video jums noderēja, kaut ko interesantu arī mēģināju pastāstīt. Brauciet, pludiniet uz sapaliem, drīz sāksies maivaboles, tad brauksim, meklēsim vaboles un mēģināsim jau uz vabolēm. Jo, man vislabākie rezultāti bijuši uz vabolēm. Maize šogad tika izmēģināta, viss notiek vēl joprojām, nekas nav aizmirsts. Katru gadu jāpamēģina, lai neaizmirstu. Un viss super, redz, ka šodien 5 sapaliņi, redz, visi gan mazie, lielākais bija 32 vai ne? Tāds nieciņš. Bet paldies, ka skatījāties, spiežam īkšķus, abonējam, un tad jau tiksimies kādā no nākamajiem video.